Pirmais priekšlikums, kuru ir iesniedzis deputāts Igaunkungs, netika atbalstīts šādu iemeslu dēļ. Jo priekšlikuma būtība, tātad preambulas tekstā, ietvert atsauci uz latgaliešu rakstu valodu. Komisija to neatbalstīja gan neskaidrā formulējuma, gan arī saturiska apsvērumu dēļ, un proti, ka latgalieši ir latviešu nācijas daļa, un latgaliešu rakstu valoda ir latviešu valodas paveids, kuru aizsardzību paredz valsts valodas likums. Un ievadā ir formulēts valsts pienākums garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību, un tas attiecas arī uz latgaliešu un citu latviešu reģionālo identitāšu kopšanu, sargāšanu un atbalstu šo identitāšu saglabāšanai. Paldies, uzsākam debatas, vārds deputātam Gunāram Igaunim. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, es atsaucu savu priekšlikumu, jo zem jēdziena valoda saprotu arī latgalis, latviešu valodas pastāvēšanu. Bērnībā zināju, es esmu latvietis, jo runāju latviski, un tie, kas nedzīvo Latgalē un runā čivļu mēlē, ir baltieši. Vēlāk uzzināju, ka tie tur ārpus Latgalis ir latvieši, un es esmu latgalietis. Tad bija viena tikšanās ar Streiča kungu, kas atstāja uz mani lielu iespaidu. Uz jautājumu, ja es dzīvotu Kurzemē, kas tad es būtu kurzemnieks? Atbildētu, jā, protams, kurzemnieks. Ja dzīvotu Zemgalē, zemgalietis, jā, zemgalietis. Vai vārdi kurzemnieks, zemgalietis, vidzemnieks apzīmē tautību? Protams, ka nē. Es esmu tāds pats latvietis, kas dzīvo i Kurzemē, i vidzemē, i Latgalē. Un ja esmu latvietis vai mana latgalis latviešu valoda, ko runāju lietoju Latgalē, arī ir latviešu valoda, sanāk, ka jā, ir latviešu valoda. Uz Moras pieminekļa Rēzakņā ir rakstīts, vīnoti Latvijai. Visiem skaidrs, ka, ja Latgala paliktu kā Vicepskas guberņa, tad Latgalā vairs latviski narunotu. Ja Latgala nebūtu pīzavīnojusies porējai Latvijas valsts daļai, varbūt nebūtu arī Latvijas valsts. Ar vārdu vīnoti Frants Strasuns dūmoja valsts vīnotību un latgalis latviešu valodas saglabošanu. Un pirmos un otros, domāju, trešos Saeimas laikā no šos trībienes latgalis deputāti runāja latgalis latviešu valodā, kas arī ir latviešu valoda. Un ticu, ka 12. Saeimas laikā zvārasts latgalis latviešu valodā arī būs zvārasts Latvijas valstē. Paldies.